Raidieraksts 31. kabinets. Čau, Vanda! Čau! Paldies, ka tu atnāci uz manu raidierakstu 31. kabinets. Par sirsnīgām sarunām mēs varētu sirsnīgi parunāties. Tāds jautājums, kā tu nonāci līdz mākslas akadēmijai, līdz mākslai tā ir laikā, kad uzsāki? Tu domā tad? Tad, nevis tagad. Pēc tam mēs turpināsim pat tagad. Atliezinu tos 30 gadus atpakaļ. Tiešām, mazliet vairāk pat. Es uzsāku akadēmijā, man liekas, man bija 17 gadi. Nu, varbūt 18 gados iestājos. Bet kas tev pamudināja? Nē, tas jau bija izdomāts, tas ceļš jau sākumā. 12 gados ielikts, jo man bija mākslas skolotājs. Es jau uz to mākslu gribēju īstenībā, kad biju bērndārzā. Man bērndārzā beigšanas apliecībā ierakstīts, ka es gribu būt māksliniece. Es domāju, tā ir rindā stāvot, saka, es gribēju būt pastniece. Un pienest cilvēkiem brīnišķīgas ziņas. Labas, un vecāki man mēģināja atrunāt, kad viņi man prasīja, kāpēc tu gribi būt pastniece. Es saku, kā es gribu nēst, bet tas ir smagi, tev tur smagas somas un viss šitais. Nē. Un tad, kad bija jāsaka bērndārzā, par ko tu gribi būt, tad es tā rindā tā kā pārdomāju. Man kolēģis aizmugurē teica, es gribu būt zinātnieks. Viņš arī ir zinātnieks, Jānis Grabs, es atceros, kā tagad. Un tad es izdomāju, ka es gribu būt māksliniece, un tā tas principā ir turpinājies ļoti taisni. Ne pa labi, ne pa kreisi. Es tādā ziņā saku, es esmu šausmīgi nevainīga. Ne es materiāli mainu, ne es vīru mainu, ne es virzienu mainu īsti. Ja tu esi mērķtiecīga sieviete? Vispār es esmu mērķtiecīga. Ja kopš bērnības? Nenormāli. Es esmu vienīgais bērns, bieži vien man atstāja vienu pašu, un tad tā mērķtiecība viņa tur kaut kur arī izveidojās, jo tev jātiek galā ar visu. Gan ar ēdienu, gan ar dzīvošanu, gan ar savām domām, gan ar savām gribēšanām. Jā. Bet vidusskolā tu mākslas skolā? Ja? Es negāju vidusskolā, es gāju Lietišķās mākslas vidusskolā. Lietišķās mākslas, jā. Bet tā, sākumā es studēju, mācījos Salaspils 1. vidusskolā. Un tur bija ļoti labi skolotāji. Viņi ir mākslas novirziena. Skolotājs Ojārs Bērziņš. Viņš man uzreiz ieraudzīja. Viņš teica, nāc no klases projām, iesturtāji kaktiņā zīmēs un līmēs to, ko es tev teikšu. Un man veselība neļāva iet uz rozentāļiem, ko es arī gribēju. Un tad es domāju, labi, iešu Lietišķajiem, bet es jau biju nomērķējusi uz dekoratoriem vai uz keramiķiem, kaut ko tādu sev saprotamu. Bet viņš man ieteica iet to stikla virzienu, ļoti skaidrā valodā, un es tā kā nakti pārdomāju, es tam ārprāts, tur asi, zili, pudeles, kas tas vispār ir? Plāksteri, kas tas vispār pudeles. Ir? Meitenei. Bet es biju bijusi, man vecāki bija veduši arī uz Ķībsalu, un tur bija kaut kādas vitrāžu izstādes arī redzētas. Un tā kā, man likās, tās mozīkas. Uzrunāja? Viņš uzrunāja, jo arī bērnībā mums tajā skolas uzdevumi bija tādi pie skolotāja Bērziņa, mēs taisījām no paškrāsotiem 240 gabaliem krāsotiem dažādās krāsās papīrīšiem mēs taisījām vitrāžas papīrā tikai. Un tā kā tas nebija arī nekas tāds svešs. Un man liekas, ka tas ir tas lielais skolotāja vārds, kad viņš jau jūt tādam bērnam, ko viņš varbūt, kad tur satiek reizi nedēļā, kas viņam tas būtu tas ejamais ceļš. Un kā es no 12 gadiem aizgāju tajā virzienā, sākumā sagatavošanas kursos, tāpēc, lai iepazītu vidi. Tā arī es tur paliku patiesībā. Es saprotu, ka jūt vairāk rocies par to materiālu, tas tā kā ar vīnu, jo viņš ir vecāks, jo viņš ir foršāks. Viņš kaut ko vairāk atklāja. Kā ar vīru. Ar vīru jau arī. Kā tam visam pieiet? Viens pieiet, kad vajag vismaz 3, 4, 5, lai dzīve būtu interesanti, bet reizēm pietiek arī ar vienu. Jā. Un tad tev paveicies ar skolotājiem īstenībā? Man ar šiem te pamatskolas skolotājiem man ļoti paveicies. Es uzskatu, ka tas tiešām ir skolotājs ar skolotājs. Un tad man uzreiz rodās papildētams, tad pa lielam tu tici, ka katram cilvēkam dzīvē ir savs tas aicinājums. Citam tas piepildās jau bērndārzā, nevis piepildās, bet jau trigerējās citam pēc 40. Bet ir tas aicinājums un tā vieta, kur jābūt. Tu jūties, ka tu esi īstajā vietā? Man liekas, es jūtos īstajā vietā. Tur jautājumu nav, vispār nav pat šauba. Bet, ja mēs runājam tā globāli, tad man liekas, ka cilvēka misija ir arī atrast to savu aicinājumu dzīvē, lai viņš tā kā justos piederīgs un arī spētu sevi bagātināt. Un cik gados tas notiek, tas nav tik svarīgi, bet principā,
tiklīdz kā tu to klikšķi atrodi, tas, man liekas, ir, tas feelings īstais, ka tas ir tas, kas man ir jādara un kur es jūtos forši. Un es arī nenoliedzu, ka tas var mainīties ar laiku. Tu 80 gados sāk klavieru spēlēt vai iet uz baletu dejot uz skatuves, kāpēc nē. Un tas fantastiski, ka tu vari apjaust to jau bērnībā, ko tu gribi. Man šādā ziņā, cik es runāju ar cilvēkiem, man patiešām tas ir tāds, es domāju, kā dāvana. Es nezinu, kāpēc, bet ka es 5 gadu vecumā, principā es jau sapratu, ko es gribu darīt. Un tad tikai neliela skolotāja tāda palīgi ievirza, kurā jomā darīt. Bet tā mākslas aizgāja uz 1. klasi no bērndārza, es biju pilnīgi pārliecināta. Bet viens nopelns tur ir vecākiem, jo viņi ap 2 gan strādāja, gan studēja tajā laikā, un es bieži vien biju vienmājās. Viņi izpēra klucīšus uz grīdas, kāpēc jums arī to konstrukciju, mērogi, konstrukciju būvējam, bla, bla, bla. Izņemot valdes nepakļaujās, bet... tomēr. Un arī viss kārtībā, bet es tev ļoti labi saprotu, un es tieši tāpatam. Un otrais kurs arī, šodien man tēlnieks Bruno Strautiņš, viņam rādīja bildes, ka no tiem maziem darbiem mēs paņēmām mērogu 1:10, un tu redzi to bildi pilnīgi savā, tu redzi reālu arhitektūru, ko varētu pārdot pilnīgi kaut kādam arhitektam, vai arī kaut kādu kosmisku, kaut kādu veidojumu, vai reālu tēlniecības darbu, pilnīgi, kad tu pajauc tos mērogus. Un tā, man liekas, tas bišķiņ arī no tās bērnības, kad, man bija uz skapja augšu tādi maisi ar klučiem. Tad jau palielam varētu būt ļoti laba arhitekta. Tur ir bišķiņ, arhitektam viņam tomēr ir robežas, tas mazliet savādāk. Tur ir tās robežas, jo tev ir tā matemātika, es par to arī biju domājis, bet tomēr man patīk konstruēt pašai, bet būt arī brīvai līdz ar to. Kaut kas nojūg, kaut kas, tu zini, stikls vispār materiāls, kas iemāca dzīvot, jo tev jāprot piedot sev par kļūdām, viņš tev nepiedod kļūdas un tā tālāk. Viņš iemāca sadzīvot. Jā, bet tad, kad es biju tīnis īstenībā, es stipri pārdzīvoju. Man bija tā, ka man kaut kas neizsanāca, es reāli plēsu tās mantas, reāli plēsu. Tā, ka gāja pa gaisu, uztaisīja vitrāžu, nebija labi, pret durvīm. Viss taisam nāk, bet tad iestājas miers, pilnīgs. Un tad tu sāc to darbu uzreiz pa jaunumu un uzlabo viņu. Tu vienīgais bērns ģimenē? Jā, es esmu vienīgais bērns ģimenē. Varbūt bet arī vecākiem arī kaut kāda saistība ar mākslu? It kā jau nē. Māma ir sociologs, sarakstījusi matemātiskās metodas priekš augstskolas studentiem, socioloģijā metodas, un teica ir inženieris augstsprieguma tīklos. Bet kaut kādas tās mākslinieckās ievirzes, piemēram, mana mammas māsa ir mācījusies Liešķās mākslas tekstilmākslas nodaļā. Viņa gan nomira agri, bet kaut kas jau kaut kur. Un tad paziņa mākslinieku savienībā Munkevica, kas ir tēlnieces. Man gan nav bijis tas gods iepazīties. Tur radniecība kaut kā? Es nezinu. Es vispār zinu tikai savu tēti Munkevicu. Es citus nezinu. Man bērns ir vēl. Bet tā man nav tā saikne. Tad es biju Mārupē. Un tur kompjuterā vajadzēja apliecināt kastu un ko tur. Un tad pēkšņi parādījās, ka Mārupē ir 13 Munkevici. Bet es nezinu neko par to. Vienreiz bija policists atnācis, mums bija uzlauzts kaut kas tur, maziņš angāriņš. Un atnāk policists, un es dod to liecību un skatos viņam virsū. Un tas otrs policists tā saka, paklau, kas te notiek, vai ne? Saka, policists Munkevics bija piemēram zanāts, bet tā es nepazīstu nevienu pilnīgi no radiem. Domā sakratība? Es domāju, ka jā, kaut kur kaut kāds atzars no Prūsijas ir atvilcies, un tad viņi ir izplatušies. Es domāju, ka tas no turienes kaut kur nāk. Bet tā par māksliniekiem, man nav mākslinieku dinastijas dzimtas aizmugurē. Bet tādā ziņā es jūtos arī brīva. Es kādreiz domāju, kad mākslas vēsturnieki, tur tādu skulmju dzimtas, tur atvases, tak, tas viss ir pagodinoši, tas viss ir forši, tu dzīvo, audz jau tajā vidē. Bet tur ir arī tāds savs tā kā telpa, ko jau uzliek, kurā tev ir tajās robežās jāizdzīvo vai jāatrod savējais. Es domāju, kaut kāda salīdzināšana sāk notikt. Tā ir skaitā, protams, tā ir skaitā. Tas noteikti nav vienkārši. Īpaši, ja vēl ir brāļi, māsas un vecāki, un katram vajag to savu individuālo rūmi, tas nav tik... Man ģimenē pietiek ar vienu mākslinieku.
Skaidrs. Tad man tāds jautājums radās, kā tu jūties atgriežoties kā pasniedzēja Latvijas Mākslas akadēmijā un atgriežoties šajā ēkā? Tu esi paviesojusies ik pa laikam kaut kādas vieslekcijas bijušas, bet tā kā pasniedzēja. Zini, kā ir? Īstenībā man nav tā sajūta, ka es esmu atgriezusies. Man nekad nav bijusi tāda sajūta, ka es esmu pilnībā pārāvusi to saikni, kaut vai domās, vai tomēr. Māja ir māja, ēka ir ēka, bet nē. Un arī tāpēc, ka pie manis uz studiju nāk daudz studenti. Arī, jā. Un man visu laiku praktiski ir kaut kādi studenti, vai tie ir Erasmus studenti, vai tie ir no kādas citas mākslas skolas, vai kāds mākslas akadēmijas students nāk savus darbus taisīt, vai viņi ir praktiski ļoti bieži. Un es nejūtos kā pasniedzēja, jo es pasniedzu praktiski katru dienu, jo es strādāju ar saviem cilvēkiem arī kā tehnologs ļoti daudz. Un tas jau ir praktiski šeit tas pats. Es nelasu lekciju tādā klasiskā izpratnē, kad es jums mācītu stikla mākslas vēsturi vai kaut ko līdzīgus, mūsdienu piemērus, vai ne? Bet mēs ejam šo te praktisko ceļu, bet es mēģinu to kompozīciju kaut kādā veidā salikt savādāku, kā es to redzu. Un man, piedod, es gribēju pabeigt domu, un man te pats svarīgākais ir patiesi tikai viens, lai es varētu tiem studentiem kaut ko iedot, lai viņiem būtu interesanti. Man galīgi neinteresē vispārējais riņķī. Pilnīgi nekas. Un ja es jutīšu kaut kādā mazā brīdī, kad es esmu nepietiekama priekš viņiem, tad es līdīšu atpakaļ tai savā aliņā un strādāšu. Jo ir arī atšķirība, vai tu savā uzņēmumā ar strādniekiem, tā kā viņus pamāca. Pirmkārt, es viņus nesaucu par strādniekiem. Tie tomēr ir kolēģi. Es saprotu, bet tur ir tāda nianse tajā visā sarunā, kad strādnieks tas ir kaut kas bišķiņ no Padomju Savienības nāk, ka tu... Nē, bet to es gribu vienkārši uzreiz saknē pateikt, jo es visus, kas strādā studijā, tomēr viņi ir kolēģi. Tas tā kā, tu ej kariņā un tev ir blakus biedri, vai ne, ar ko tu ej. Protams, katram ir savs tas rangs, ko viņam būtu jāizpilda. Un tāpēc man nav atšķirības starp to, vai es to pašu stāstu studentam, vai to es stāstu kolēģim vai līdzbiedram. Ja? Jo rezultāts, ko es redzu, ir viens un tas pats. Nē, es vienkārši par to gribu, tas jautājumu gribēju definēt, kad tev tomēr tie kolēģi, viņi ir algotu darbu strādā, un te ir mākslinieki. Vai tu jūti to atšķirību? Tomēr viņi ieklausās, ka studenti ir tādi, sevišķi mākslas jomā, tādi jūtīgāki un tā, no citas pasaules. Vai tā atšķirība ir tāda sajūtama? Jo tomēr tas kolēģis algoto darbu, viņam tā disciplīna ir lielāka, viņam jābūt darbā 8. Par to mēs vēl varētu parunāt, kam ir lielāka disciplīna vai nav. Tas ir cits stāsts, tas ir tāds Latvijas skaudrais stāsts par vispār cilvēku resursu disciplīnu šeit. Bet, kad es kaut ko mēģinu, nevis pastāstīt, bet nodot no savām zināšanām kādam, tad patiesībā man nav atšķirība, vai tas ir 6-gadnieks, vai tas ir mākslas students, vai tas ir algots kolēģis. Tas, kas ir uz mākslas studentiem, es mēģinu jūs bišķiņi daudzīt tādā labā vārdu nozīmē, lai izdauzītu pēc iespējas no jums vairāk ārā, lai jūs varaties, paskatieties no cita skatu punkta, un nevis, mēs jau šito esam tā izcīši, tehnoloģiski, bet pamēģinu, tas nekas, bet pamēģinu uz to palūrēt, paskatīties no citas šķautnes, jā. Palūrēt, nepareizi. Var arī palūrēt. Tā es negribēju. Brīva sirsnīga saruna var droši slēgāt. Palūrēt, jā. Kādreiz dari, kā tu satais maziņu, tu redzi pavisam citu to. Dažādi, tie var ļoti dažādi skatīties lietām. Uz vienu to pašu. Bet tu esi garastāvokļa cilvēks? Es noteikti esmu garastāvokļa cilvēks, bet es mācos, jo es vecāka palieku. Ja es mācos būt neitrāla un neļauties savam garastāvoklim. Viņš ir noteikti, es esmu garastāvokļa cilvēks, noteikti es esmu jūtīgais, noteikti es esmu introvertais cilvēks. Bet man ir jābūt ekstravertai, jo man ir jārunā ar daudziem. Man vismaz 40 cilvēku dienā jāsatiek ir, un tas nav... Tas ir nogurdinoši, man liekas, tā apjoms, tā informācijas, tā kapacitāte ir tik liela. Informācijas apjoms ir... tuvu vaiprātīgam īstenībā, un tad tu vienā brīdī apstājies, un tad drīzāk izkāp ārā, pat fiziski,
apēja līkumu pa lauku, pa mežu, un tad nāca atpakaļ, un tad tu atkal var sakoncentrēties un darīt. Kā tu relaksējies? Es relaksējos pēdējos 9 gadus pilnīgi noteikti kopā ar savu suni. Pilnīgi noteikti. Tad es varēju viņu paņemt jebkurā diennakts laikā un vienkārši braukt un iet kaut kur riņķī ar balto rafi, iet riņķī jūrai. Vai vienalga, kur iet uz mežu, uz Strautu, kas Latvijā, kur tuvāk. Vai kaut vai. Mēs ļoti bieži braucām. Es esmu apgājis praktiski visu jūru riņķī. Mēs braucām, man tāda punktiņa kartē ir, un tad var redzēt. Mēs aizbraucām 3 stundas uz kaut kurieni, aizgājām 4-5 stundas uz vienu virzienu, 4-5 stundas uz otru virzienu, un pirmās 3 stundas vienmēr bija klusumā. Tā, ka mēs vienkārši abas ejam. Divvientulībā. Nē, ne es ar viņu, ne viņa ar mani, mēs tikai blakus ejam. Un tad pēc 3 stundiņām, tad mēs kaut kur apsēžamies, sākam čāpstināt, un tur padzerties, un tad sākam komunicēt pamazām. Mums tas bija tā iegājies, ļoti. Tagad, ja tu man prasi, es nezinu. Tagad man nav tas posms, ka es tev mācētu pateikt, kā. Tas suns bija ļoti skaists suns, baltais rafīti. Nav runa pat par skaistumu, bet tas ir tāds draugs, ko nevar piedzīvot to nevar piedzīvot no cilvēkiem. Es neesmu piedzīvojis, jo tādu uzticību, mēs esam tomēr vairāk, ka katrs par sevi mazliet egoisti. Tas ir normāli, vai ne? Sevišķi mākslas pasaulē. Īpaši mākslas pasaulē. Bet šis ir kaut kāds tāds lojalitātes un uzticības un savstarpējās sapratnes, mīļuma, iejūtības. Es nezinu, viņi ir mana māsa, mans cilvēks, mans draugs, mana mamma. Tur vienkārši viss iekšā. Bet tu esi daudz vīlusies cilvēku? Jā. Es esmu nodot ļoti. Tā, kad ļoti. Sadurts, ko nerad, ja? Jā. Labi. Tad man ir, atgriežoties pie akadēmijas, tāds jautājums, vai tev ir bijušas attiecības ar bohēmu? Vispār, kas ir bohēma tavā izpratnē? Tu zini, man bohēma drīzāk saistās manā lielajā istabā, deg kamīns, ir kaut kādi atvērti vīni, nāk kaut kādi ļaudis, daži zināmi, daži mazāk zināmi, un tas, protams, bija vairāk jaunībā. Un tad, kad 2002. gadā sākām studiju, tad tā bohēma kaut kā pēkšņi pazuda visa, jo viņai vienkārši neatliek laika tajā brīdī, kad tu sāc būt atbildīgs par citiem cilvēkiem, tā skaitā, un viņu labklājību tad, un attiecībām ar klientiem. Un te ir tas, ko es jūtu kā tādu baigo lielo aizu, kad nav tāda normāla regulējuma, kā māksliniekam būt māksliniekam, un vienlaicīgi normāli atrasties mākslinieku darbnīcā ar savu regulējumu. Es biju nenormāli pārsteigta, kad es biju iemesta tādā komersantu pulciņā. Es nekad nejūtos mākslas akadēmiju beidzot, protams, bohēma, tur M6, tur vēl kaut kas. Bet tu piedzīvoji akadēmijas laikos, tādu bohēmu? Tādu, protams. Es jau neesmu slima, protams. Nē, es neesmu tāda pareizā meitene, tur vai tur skolniece. Nē, es jau nesaku, ka tu esi pareizā meitene, bet vienkārši... līdz ar, protams, ir kaut kāds, vai dienās, līdz šā skolā īpaši, tropa vasarnīcu, vai dienās, reiz pa 2 mēnešiem, vai kā, vai dienās. bet tā, protams, ir jaunība, bet, tās tāds, tagad tā bohēma drīzāk ir, vai viņas nav, piemēram, es tagad tikko biju Šanhajā, un tu iedomājies situāciju, tev visa Šanhai priekšā ir tāda vieta, es biju noskatījusies, un tur viss tās ugunis un modernās mājas un zils zažas, kādas viņas tur glītis. Un mēs ar vīru divatā bez turistiem vienā krogā, skan franču mūzika, mēs dzeram vīnu, nav ko, pēdējo sarkanu vīnu, jo tur neviens nerunā angļu valodā. Un viņiem virtuve jau beigusies, un viņi ir spējīgi atnest man frī kartupelīšus un nekas labāks un garšīgāks. Tu vienkārši sēdi, tek upi iekšā lielajā upē, priekšā visa lielā modernā panorāma.
tie mērogi ir nesalīdzināmi ar Latviju, un tu sēdi viens pats ar to savu vīnglāzi. Tu kādus miljonus varētu maksāt, un nekad to nevarētu dabūt. Tas vienkārši tāds. Franču mūzika. Un vēl franču mūzika kaut kā Ķīnā. Jā, tieši tā. Tas, wow. Un tādi mirkļi, viņi arī veido to sajūtu par to, kas ir bohēma, tā ir brīvība. Tā nav uzdzīve tādā tīrā. Manā ziņā viegli prātība, maz drusciņa attieksmē. Labi, piemēram, dzīvi. Bet, piemēram, es dedzināju 14 stundas ugunskura savā mājā. Tas ir aizliegts. Tā arī ir viegli prātība pret kaut kādu likumu, pret kaut ko. Tā ir uguns. Tas man super, man tā patīk. Es vispār nesaprotu, kā var aizliegt cilvēkam strādāt ar uguni. Vai ne? Tas ir pirmavots, uguns, ūdens un tā. Tas ir stikliniekam. Īpaši stikliniekam. Jā. Tā ir mana bohēma. Vai arī svētdienas vakarā vēl, tomēr, tad pēc darba es atnācu 7 vakarā pēc darba. Es vienkārši paņemu un eju strādāt dārzā. Es eju lapas grābt. Tā ir mana bohēma. Es no tā jūtos pilna. Protams, es varu paņemt vīnglāzi arī ar lapu grābšanu kopā. Bet tev, pabeidzot akadēmiju, cik es saprotu, uzreiz tajā uzņēmēja darbībā tā kā meties, tev nebija tā kā no vienas pasaules, tev ievad citā? Protams, ka es to negribēju par uzņēmēju darbību, nekad nemūžam. Tas, ko es teicu, tas ir tas komersants, vai ne? Nē, es, protams, kā normāli mākslinieks gribu savu darbnīcu, bet ko nozīmē stikliniekam savu darbnīcu? Jā. Tev jābūt legālam strādāt. Nav regulējuma valstī, ka tu vari normāli strādāt. Tu vai nu esi sijā, vai nu tu ar savu gultu riskē, un tu esi pašnodarbinātais. Un tad tev pašam ir visas grāmatvedības šīs lietas jāpild. Tev nav citas izvēles, tev nav regulējuma. Es tieši domāju tādā aspektā, ka tieši no tās mākslas pasaules, un tev pēkšņi jāpaliek tādam pārāk nenopietnam, bet tā kā uzņēmējam. Vai tev bija grūtības sev pārslēgt no tās vidas uz jauno vidi? Vai tas tas nav tik sarežģīti, jo mēs esam sievietes, un man jau bija bērns. Man 20 gados piedzima pirmais puika, un tad, kad ir pirmais puika, tad tu jau esi kaut kādā tādā kārtības ritmā. Disciplīna, tu bez tā nevari. Tam bērnam ir jāaug, un tomēr mātei ir jābūt normālai mātei. Un tā disciplīna, tā arī tā mērķtiecība ir bišķiņīša tās disciplīnas. Tādā izpeldējušā bohēmā, tādā es laikam arī, man pat nebūtu īsti interesanti, visticamāk. Man patīk tā dziļā bohēma, ka tu esi tet ar kādu. Ka tu vēl dziļāk ar kādu, man ļoti patīk aiziet arī uz restorānu un dziļās sarunās kaut ko sarunāties un filozofēt, vai ne, vai aiziet uzgriezt kādu danci kaut vai vienai pašai. Jā, pie Parīzes Dievmātes katedrāles pēdējais, ko es darīju savā dzimšanas dienā, man liekas, tas bija pagājušā gadā. Parīzē, ja? Tad man uzreiz dzīva tāds jautājums, kas tavā izpratnē ir mīlestība? Es nerunāju par tādu beznosacījumu, bet tieši par pretējo dzimumu vai... Pirmām kārtām jau tā ir dziļa sapratne, bez tās mīlestība, man liekas, nevar būt. Tā ir tikai kaisle. Tad tas ir seks tikai, ja nav sapratnes, vai ne? Un tā ir uzticība, protams. Tā ir tā, ka tu vari paļauties uz otru cilvēku. Tas ir plecs pa lielam. Atbalsts un kopā būšanas. Bez kopā būšanas tu nevari, vai ne? Jo pagali jau viena nedeg. Kaut kādai viņai vismaz ritmiskai kopā būšanai jābūt. Man dzīvē ir arī bijis akadēmijas laikā, man bija ļoti dziļa mīlestība vairākus gadus, bet mēs bijām no 2 dažādām pasaulēm un tikāmies 3 mēnešus šeit un 3 mēnešus ne. Un tad ir arī sarežģīti īstenībā, jo jāpāriet, kādam ir jāpāriet. Vienam no tādiem cilvēkiem ir jāpāriet otrajā pusē. Tas arī ir norūda. Visa dzīve norūda, zini. Nekas jau nav tāds baltiem diegiem, pilnīgi nekas. Man liekas, vēl joprojām, es šobrīd rūdos vēl vairāk nekā, tas tēmas un viss, kas ir apkārt, aizvien vairāk un vairāk, un tu rūdies aizvien vairāk. Bet es mazliet mēģinu tagad attiet un tieši caur kaut kādām filozofiskām tādām sajūtām un tādām budismu padomām, kad dzīvo tagad, runā ar Valdi, reku, te viņš sēž, pieņem šo dienu, kādu viņi ir un priecājies par to.
mīsa un neiespringst. Tā teikt, kā ir, tā ir. Nemīsa. Jā. Kā tev vispār ir attiecības ar laika ritējumu, ar laiku kā tādu, laiks un telpa, laiks un laiks un vecums? Tu viņu uztver, vai tu viņu vienkārši nejūti, vai tu jūti? Laiku droši vien es iemācījos viņu sadzīvot? Vai Nē, nav pat sadzīvot. Tur ir tā, ka es katru dienu saprotu, cik man ir dots laiks un ko es gribu tajā laikā izdarīt. Tas ir pirmais vispār fokus. Tāds pamosties, sevi samīļot, tak. Fokus, ko mēs šodien darām. Šitais jāizdara. Tas pirmais. Tātad laiks ir izvēle. Ko es izvēlos darīt šodien? Tas ir pirmais noteikums. Principā arī globāli dzīvē, vai es izvēlos, būt mīlestībā un humāna, vai es izvēlos, būt varaskāra un tā. Un tas tādā dienas griezumā, bet gadiem Nē, tas jau arī gadiem ejot ir. Tas jau arī gadiem. Laiks, katram laikam ir savs kaut kāds, ja tu domā tā pa gadiem, bet es ārkārtīgi izvairos no vārda laikmetīgs, jo īpaši, kad mēs runājam mākslā, laikmetīgās contemporary art museum vai kaut kas tāds, tas ir ok, bet ir viens brīdi, visi cilvēki, kas ir šim laikmetam piederīgi, respektīvi, kas ir dzīvi un kas ir dzimuši pat 45. 30. Viņi arī ir laikmetīgi cilvēki, jo viņi ir piederoši šim laikam. Un tāpēc man vispār neinteresē kaut kāda laikmetīgā mode vai kaut kādas tādas pārējušās lietas, tur telefons. Es esmu cilvēks, kas pilnībā, ja ir sācis strādāt ar to datoru vai ar to telefonu vai ar to cilvēku, es negribu neko mainīt, man patīk. Es eju, tā teikt, es eju vēl dziļāk, man ir interesanti izzināt, ko es vēl tur varu iemācīties no tā. Man nepietiek laika visam, kur vēl jauniem skriet pakaļ. Kā tev ir attieksme pret to laikmetīgo mākslu, kad tu redzi izstādēs? Kad tu tieši to darbu redzi? Ir izstādes un ir izstādes. Un ir izstādes īpaši tēlniecībā un arhitektūrā. Man ļoti patīk. Man ir daudz, kur man kaut kas uzrunā vai ne. Un pirmais, kad esmu citā pilsētā svešā, es skatos, kur ir laikmetīgās mākslas muzejs, un es viņu apmeklēt. Protams, man interesē tas. Un ir reizēm tā, ka gūst patiešām lielu baudījumu un iedvesmu. Un ir tā, ka, nē, aplaužās un nav nekā. Bet tu kā mākslinieks, tev ir izstādes daudz bijušas, tu sevi uzskatu par tādu laikmetīgo mākslas veidotāju, vai tu tādu vairāk klasiku? Stiklā noteikti. Stiklā, man liekas, es esmu samērā liels celmlaus, tāpēc, kad ir tā monumentālā lieta, ir tā pilnīgi cita sapratne, kā veidot kaut kādu skulptūru. Varbūt, kad es neesmu gluži tāds laikmetīgais mākslinieks, kas sāks brucināt stiklu un izlikt vienkārši lauskas kaut kur pa labi, pa kreisi un taisīt lielos aprakstus par tēmu, kāpēc es tā izdarīju. Tu nepaliec. Nē, es esmu tādā ziņā drīzāk tēlnieciska, varbūt, Bet bakalaurs tā bija stiklā un tā maģistrs bija tēlniecībā, ja? Man gan. Vai es kaut ko jaucu? Nē, tu nejauc. Bakalaurs man bija stiklā, pēc tam es beidzu maģistru 2001. gadā arī stiklā. Es beidzu. Jā. Bet viņi oficiāli nepiešķīra to maģistra grādu tajā laikā. Tad Auziņš pateica, ka tur nav akadēmija akreditēta un kaut kas tāds. Un tad mans maģistra darba vadītājs, Bruno Strautiņš. Brunis tev vadīt? Viņš man uzaicināja, viņš teica, paklau, tev tā kā jābeidz tas maģistrs ir, tu nevar tur tā pa pusē. Mēs laiku pa laikam dzīvē tikāmies, viņš man arī te aizstāvībā kaut kad aicināja. Un tā mēs saskrējāmies un runājām par šo to. Es saku, vajag pabeigt. Tā es iestājos tēlniecības maģistros un pabeidzu to gala darbu, bet tādā lielā monogrāfiskā principā rakstā pa vesels 5 tēmas es viņā iekļāvu. Vairāk par tēlniecības darbiem, bet, protams, caur stiklu, jo es tomēr tā stiklā. Un tajā brīdī, kad es biju pabeigusi tēlniecību maģistrā vai maģistrus tēlniecībā, pēc 2 nedēļām Teikmans, mūsu prorektors, viņš man bija pateicis, paklau, bet jūs uzrakstiet uz kaut kādu iestādi, un es uzrakstīju uz viņu. Un viņi man atsūtīja oficiālu vēstuli, ka tas pirmais maģistrs tagad skaitās ieskaitīts, tāpēc man ir stikla maģistrs un tēlniecības maģistrs. Tas ir vispār fantastiski, ka tas ir tāpēc, ka tā laika pārēja Eiropas Savienība, visas tās regulas,
Un līdz ar to es esmu aizstāvējis 2 darbus. Bet tā telniecība ar tevi ir mīļa un tuva. Ļoti. Ļoti, jo es arī katru to savu pat mazāko stikla darbu skatos caur tādu telniecības prizmu, tāpēc arī tiem bakalauriem es mēģinu dabūt to, arī kaut arī maziņu darbiņu mēs veidojam, bet arī, lai viņi paskatās mazliet no tās telnieciskās puses. Jā, man ļoti iespaidoja tā izstāde, kas bija dizaina Pārmīs. Jā, tie monumentālie tie zirgi, kas bija tiešām laikmetīgi. Bet tie zirgi arī ir tie laika tēma. Tā patiesībā ir tā mūsu cilvēka dzīves kardiogramma, ka tu jūti no tā aizslēgtā stāvokļa, ka tu aizēji līdz pilnīgam atvērtajam un izēji caur tiem dzīves cikliem. Protams, caur tādu metaforu. Protams, tā ir metafora. Tas nav patieši. Jā, un es tajā izstādē arī pamanīju tādu, ka tu ļoti atbalsti, kas notiek ģeopolitikā, un tu esi ar Ukrainu kopā, un varbūt tu vari kaut ko vairāk par to Ukrainas savu kad bija izstāde, tad vēl nebija sācies, bet patiesībā... Bet tur jau bija, man liekas, tas pirmās iezīmes vēl, par tām tas rokām. Tas bija tā kā pilnīgi... tādas priekšnojautas kaut kādā veidā, jo pirmkārt tā mūzika Arvo Pērta izvēlētā, es jau Arvo Pērtu satiku un palūdzu viņam atļauju, un mēs apskāvām. Jā, nopietni. Man arī, es katru reizi, kad es zīmēju vai domāju vai skicēju, es uzlieku Pērtu, un es tad varu strādāt stundām ilgi, nopietni. Man citu arī nevajag. Man nevajag citu autori. Man prasa, kas tam man nav tāda mīļākie. Man ir viens, man ar to pietiek. Interesanti. Ja viņš ir ļoti arī dažāds, viņi var klausīties, ko viņš neapnīk. Viņš atver atkal kaut ko citu, tu vienmēr kaut ko citu dzirdi. Labi, bet 21. gadā es biju aizbraukusi uz to viņa centru, jo man ļoti gribējās. Un es biju palikusi viena, ģimene bija aizbraukusi uz Tallinu, es gribēju ilgāk palikt. Un es vakar beigās iedzeru to mazo šardonē un skatos, parādās man vīzija. Šamējies, nāk garām. Jā. Un es savā latviskajā kautrībā, tā kā tu švarītis ceļos kājas, nevar laist garām čāli, johaidī dzīvste. Es saku, labdien, es tāds un tāds vārds, es gribu taisīt izstādi, bet es vēlos izmantot jūs mūziku, par to un to. Un viņš man deva to savu svētību, un viņš teica, Anda, tāds skaists vārdiņš. Un es uz tās mūsu sarunas pamatu pēc tam rakstīju, Austrijā ir kompānija, kas pārvalda viņa autortiesības, kad patiesībā viņi man nejautāja neko. Es tikai samaksāju mūsu Lija Akanu par to, to, kas ir tajā muzeja laikā. Un man tas bija ļoti svarīgi, ka tur faunā skanēja viņa mūzika brāļi Fratras. Un brāļi kā reiz, un tie zirgu soļi par laiku. Tagad tādi kara vēstneši mēnesi pirms. Ja es atklāju, manuprāt, 15. janvārī vai 14. Un 22. februārī sākās karš. Tad pravietiski tie notikumi. Viņš tāds sanāca, un tā bija tāda, pilnīgi... Bet tā ir tā kā tu domā, tā kā sieviešu intuīcija, vai es nezinu, tu saslēdzies kaut kur? Nezinu, man tā dzīvē ir pienācis vairākas reizes. Tā, ka tiešām, es negribu sieviešu, ne sieviešu vēl, un varbūt, intuīcija kā tāda, vai vienkārši... Nezinu, varbūt, ka tomēr mēs neesam gluži cilvēki, tikai racionāls būtnes. Es to mēģinu skaidrot tā, ka, kaut kas īpaši mēs, mākslinieki, kas ir jūtīgi un arī ar tādām pumpām uz āru, vai nekas uztur visu pasaulē notiekošo. Tas sastaista informatīvo lauku kaut kādu mums, man liekas, ir vairāk. Ja mēs runājam tālāk par to ģeopolitisko, patiesībā pēc tā laika, es biju šokā reāli, jo es bērnībā biju saistīta gan ar Pēterburgas ļoti daudz, gan mākslinieku, gan arī simpozijos es braucu uz Maskavu un tur tālāk. 3. kara nedēļā man zvanīja no Maskavas un aicinājumi būt Krievu Mākslinieku savienības starptautiskam biedram. Viņš pasūtīja. Protams, ka es viņus pasūtīju, bet iedomājies, ka tev zvana no lielās Domzasidaņi, man zvana pusdienas laikā un saka, mēs jūs aicinām. Es saku, ļaudis, jūs vispār saprotiet, kas pasaulē notiek, ko jūs dariet? Tā kā noklus. Bet kopš tā kara sākuma es arī sāku domāt, man tā cilvēka tēma vai jautājuma atbild, kāpēc mēs viena esam trampisti, putinisti, es nezinu, kas tiem cilvēkiem kaiš, gribas prasīt. Un kāpēc, kad zīdaiņi mēs esam, vienmēr izskatāmies vairāk vai mazāk vienādi visi, bet kāpēc, tomēr ir bērni, kas sāk kautiņu pirmie. Kas tas ir? Kas liek tos? Tā psiholoģiski tie ir, kāpēc viena cilvēka sāk kauties pirmie, iet svešā dzīvoklī un kaut ko slaktēt nost, un kāpēc citi nē. Un tad es caur to stiklu mēģinu tā kā runāties vairāk. Un kopš tā kara sākuma arī. Un Ukraina ir otra, kur es arī braucu
jau no bērnības, jo mana mamma ir sociologs un viņa bija saistīta tajā laikā. Un tad es braucu gan pie draugiem uz Pēterburgu, gan pie draugiem uz Kijevu. Bet akadēmijas tajā, kad tu mācies mākslas akadēmija, taču arī bija sasaiste ar Ukrainas stikla pūtiem, ja jūs nebraucāt? Tu zini, kad es mācījos, tad mēs gandrīz nekur nebraucām, jo tas bija tāds laiks, kas bija ļoti, ļoti neīsti. Bet es biju aizbraukusi uz Ameriku, man aizsūtīja uz Ameriku. Un tas man ļoti, ļoti daudz arī deva tādu brīvās pasaules elpu. Arī, es domāju, Amerikā es iemācījos to, ka tev jābūt in time, ka tu nevari kavēt, jo man 3. darbdienā uzdāvināja, pat ne darbdienā, bet studenta, teiksim, apmaiņas stundu laikā uzdāvināja pulksteni, lai es nekavētu, jo darbs sākās 7 no rīta, un es 7:15 ierados, man liekas, viss normāli. Bet tu Amerikā tā kā strādā? It kā praksē. Es gan palīdzēju taisītai studijai darbus, gan nodarbojos ar bērniem, gan arī taisīju pats savus darbus, gan arī taisīju izstādi. Wow. Jā, bet es tur biju 3 mēneši, un nākamajā gadā es jau biju saslimusi ar to Ameriku. Man likās baigi forši, baigi brīvi, Sietla vispār. Man ļoti iepatikās tur kalni blakus, jūra blakus, pilsēta ļoti inteliģenta, cilvēki principā ļoti inteliģenti, un visa pilsēta 30% stiklinieki. Wow. Ar stiklnieku darbnīcām ik uz, 200 metriem. Bet tas vilinājums pārvākties uz... Bija ļoti liels, bet man Klaus ir mājās bērniņš, kuram es atbraucu mājās uz 3 gadu jubileju. Tā tu nevari ar bērnu gluži paņemt un aizvilkties. Es pat biju iestājusies Anglijā starptautiskā stikla skolā Dudlejā, un es nepaliku, jo nebija vēl Eiropas Savienības, nevarēju maksāt. Man naudas nebija. Bet tas man tāds bērnības nepiepildīts sapnis, kad es ļoti gribēju mācīties kaut kur ārzemēs, bet par cik tā Eiropas Savienība nebija. Un tāpēc es tagad vazājos pa to pasauli visur, kur vien es varu ievazāties. Tad es vazājos viņu, bet es lēcu atpakaļ, jo man ir mājas sajūta, man ir šeit. Tāda ļoti stingra un skaidra. Tad patriotiski noskaņot? Patriotiski attiecībā uz savu dzīves vietu. Es neesmu patriotiski noskaņota uz politisko un valdības situāciju. Es uzskatu, ka viņi sit savus cilvēkus un ir netaisnīgi pret daudz ko. Īpaši, ja kāds cilvēks grib kaut ko radīt, attīstīt, uzņemties, vienalga kādā jomā krodziņā atvērt kaut vai tā, ļoti nedraudzīgi šeit to darīt. Jo Skandināvijā, piemēram, tev var iedot elektrību, tev var iedot zemi, tev var visu kaut ko iedot, lai tikai tu paliec, lai tikai tu darītu. Tad šeit tā arī ir, kad tā disonance starp tiem cilvēkiem, kas ir pie varas, un tie cilvēki, no kuriem var iekasēt to nodokli, īpaši tiem, kuriem ir tādas mazākas algas, tad viņus ir vieglāk sist. Un tā ir. Bet tas uzskats, ka tajā, kas šobrīd pie varas ir tāda viduvējība, man liekas, tieši tādā intelektuālā ziņā, un tāpēc varbūt kā ir, tā ir, un jāpaiet kaut kādām vēl pāris paudzēm. Es jau ceru par tām paudzēm, bet vai tas būs kultūras. Tas līmenīs. Es taisītu vienkārši likumu, kad nebūtu pie varas ilgāk par 8 gadiem. Tur tev jāmaina darbs vienkārši. Tu vari būt valsts, tu vari būt valsts pārvaldē. Tas ir forši, nāc ar savām zināšanām, nāc ar savu varēšanu, nāc ar savām jaunām idejām. Bet nestrādā ilgāk par 8 gadiem, lai nāk cits iekšā. Pilnīgi piekrīt. Tad atgriežoties pie tās Ukrainas, tu joprojām vēl brauc uz Ukrainu, cik es saprotu, pati ar busu pie stūres. Jā. Nē, tagad kara laikā es pati ar busu nebraucu, es braucu ar autobusu sabiedrisko, bet es braucu kara laikā līdz Ukrainas robežai. Es vedu ukrainieti, kura nebija 1,5 gadu satikusi savu vīru, arī par kuru mēs bišķiņ pieskatām rūpējamies, cik varam tur vispār palīdzēt no Latvijas. Un tā sieva ar 3 bērniem ir šeit Latvijā, un viņa nebija redzējusi, un es braucu uz savu izstādi no Ukrainas robežas, tur Krosnā pilsētā, Polijā. Man bija izstādi, un paņēma suni un ukrainieti, un tad mēs viņu pavadījām uz vilcienu. Un tad, kad es to izstādi atklāju Krosnā, tad es, bez suņa toreiz, tad es atstāju busiņu Bžeņič, tāda vieta, kur nomainīju uz vilcienu, un tad ar vilcienu aizbraucu pirmo reizi 22. gada oktobrī uz simpoziju arī, bet kas man visvairāk, mēs bijām 3 uzaicināti, tuvākie, kas ir es un Indra Stulgaite, Remja sieva un draugs no Polijas,
izkrita no galvas, pateikšu vēlāk. Mārijus Šlabenskis. Bet kas man izbrīnīja, kad es tajā stacijā stāvēju, kad bija ļoti, ļoti gara rinda, vismaz kilometrs ar cilvēkiem, kur brauc atpakaļ no Eiropas uz Ukrainu. Tas vilciens iet katru dienu un vairākas reizes iespējams. Un savukārt pašā vilcienā braucot nebija vispār sarunas, bija totāls klusums, cilvēki neko nesarunājās, neko īsti, beigajā klusumā brauc. Tas ir kaut kas tāds, kas bija pilnīgi atšķirīgs no viss. Un tagad es biju arī 25. gadā simpozijā, tad gan bija vairāk starptautiskie cilvēki, bet arī pusi vismaz neatbrauca, jo tomēr karš ir karš. Protams, pastāv arī tā pirmajā reizē no tām 6 dienām, kad es tur biju 4 dienas, bija sirēnas, bija bumbošana, nebija nekā. Kaut kādā patversmē? Nē, mēs mākslinieki nodarbojamies ar bohēmu tad. Mums nē. Vai, ka tev bohēma nodarīja? Tur man tā bohēma, tas bija ideāli, jā. Tur bija reāli bohēma, tad, jo ko tad citu darīt? Atradām gāzes plītiņu, kur uzvārīt griķu putriņu. Un tā kā tur bija arī augstskola un studenti bija devuši koruptīvos alkoholiskos dzērienus, tad bija ko bohemizēt, jo veikali ir cieti. Tu maizīti nevar nopirkt, jo tev nav ar ko tu nevar samaksāt, nekas nenotiek, un durvis tur, kur ir elektroniskās, tu nevar atvērt. Mēs bišķiņ vaktējām stikli, jo viņš bija nedaudz uzsils, lai simpozijā piedalītos, bet tad mēs viņu sedzām ar baigajām segām visu kaut ko, lai viņu noturētu kaut vai kaut kādā siltumā. Bet, mums izdevās 6. dienā tomēr uzsildīt to stiklu un īstajā simpozija dienā, kad arī pārējie starptautiskie cilvēki bija ekrānam priekšā un piedalījās, kaut arī attālināt, bet piedalījās. Tur gan bija daudz, tad mēs varējām to stiklu liet un kausēt. Kas vēl? Studenti bija daudz, un tos studentus, es saku, tas nekas, kad nav, tas dziedam. Es saku, mēs latvieši dziedam. Un viņi sāk, es viņus tur diriģēju, un tie studenti dziedāja ukraiņu nacionālās dziesmas vienu aiz otru, kamēr dziedoši tavu. Un viņi brīnišķīgi dzied. Brīnišķīgi. Man liekas, viss tas pirmais simpozijas kara laikā, viņš aizgāja principā dziesmas tādā pavadījumā. Tagad arī, bet ne tik ļoti, ne tik intīmi, teiksim, bet tas bija tāds, un zēnu tieši dziedājums tāds unikāls. Tie studenti ar meitenēm vairāk, bet tie zēni. Tāds, un tad man teica, es saku, Maiklam Pagatējam, kas tur vadītājs, es saku, kur jums tās balss tik labi? Viņš saka, mēs nemaz neņemam stiklinieku nodaļā, ja nav laba balss. Mēs pārbaudām pa priekšu uz balsi un pēc tam tikai pieņemam tālāk nodaļā. Jā, bet kā tu sadzīvo ar to, ka tas karš sākās Ukrainā un mums Latvijā bija tāda liels, tas atbalsts gāja ielās un tur ņēmās. Es arī gāju, ar suni gāju, es arī gāju. Savus darbus tirgoju un bija, palīdzējām Ukrainas studentiem un tagad kaut kā pagājuši jau laikiem, jau 5. gads jau aiziet par karam. Man tāda personīga sajūta, ka tagad pēdējā laikā cilvēki ir apraduši ap to karu. Diemžēl tā notiek, jā, bet es noteikti nejūtos apradusi, nevaru pieļaut. Es katru dienu tomēr skatos tās ziņas, es nevaru nepaskatīties, man tas ir svarīgi. Un man liekas, ka tu nevari tu nedrīkst, tas vispār nav iespējams, ka tu pierod pie otra cilvēka nāves brutālas, kad viņu nogalina. Tas taču nav vispār cilvēcei iespējams pastāvēt pie tādām. Jā. Un tagad es tāpēc arī veidoju šo es sāku veidot tās mugurkaulu sērijas, sāku runāt par tiem it kā ģeopolitiskiem darbiem, bet tas arī ne tikai uz Ukrainu attiecās, bet arī, ka tu redzi, ka tās mājas ir sabombardētas, bet nākamajā dienā viņi visu iztīra, viņi izvāk, tie cilvēki iztaisno no savas muguras, viņi tiešām ir nesalaužami. Viņi paliek aizvien stiprāki un nesalaužami. Un viņi notīra tās savas ielas un viņi ietais savās dzīves gaitās. Un tad es sāku domāt par to, kas viņus tur. Tā ir tā gaisma un tā atbalsts, tās salītās rokas, tie spārnu gali. Un tagad es veidoju arī šo starptautisko mugurkaulu, jeb šo galds mieram, kur tu horizontāli dod viens otram roku. Un burtiski vakar man pienāca uzaicinājums uz Kijevas Lietušķās mākslas muzeju izstādīt viņu tur.
Viņi gan grib, lai es esmu muzeja naktī, bet tas man ir par ātri. Es jūtu, ka es arī nevaru izspēt gribās tev izteikties lielu paldies par to. Nav tur paldies. Jā, tas vienkārši ir tāds, ko tu nevari sirdī. Tu dari to. Man bērni ir izauguši. Ja man būtu maz bērni, iespējams, es tā nedarītu. Bet man jaunākajiem bērniem ir 20 gadi. Un es jūtos, ka es varu tagad būt brīva. Un ka es varu darīt to, ko sirds lūdz. Un kā gan mēs, mākslinieki, varam palīdzēt? Viens ir ziedot fiziski naudiņu, bet otrs ir, mēs jau esam tādā ziņā vēstnieki arī, jo katrs darbs, ko mēs darām, ir tāds zināmā mērā vēstījums, lai kādam likt, tad tam ir jēga. Taisīt pašam priekš sevis nav jēga, tā ir tāda psihoterapija, tad tikai, tad sēdi savā būdiņā un tā izto savu taurentiņu. Stāv psihoterapijas objekts viens. Es sapratu, es vienkārši tā. Arī, ne jau man tie zirgi ir vajadzīgi tikai priekš manis, bet man gribas, lai kāds aizdomājas, kāpēc vai kurā stāvoklī es dzīvē esmu un ko es varu darīt un kāpēc tās smiltis krūst un kāpēc tas zirgu solis iet, ka tas laiks tikšķi un kaut kas ir jādara, ka tu nevari to laiku palaist gaisā, vai ne? Un tad tajā galdā šobrīd ir tas pats, ka man liekas, ka tas atbalsts viņiem, tas morālais ir šobrīd pat svarīgāks. To fizisko jau jānodrošina ir valstiskā līmenī, citām valstīm arī. Un vēl kas man liekas svarīgi, kad patiesībā es sapratu, ka tas stikls, mūsu materiāls, ir tas, kas baigi apvieno. Jo stikls ir tas, piemēram, kad tu taisi karsto stiklu, tev jāstrādā tīmā, gribi tu vai negribi. Un mēs stiklinieki esam viena no tiem ļaudīm, kas tomēr ir pieraduši kontaktēties ar citiem un arī starptautiski. Un vispār, ja tu esi stiklinieks, tad tu jau sāc runāt tādā stiklinieku valodā, teiksim. Jā. Un tas, ka tā mūsu profesija ir savadusi praktiski tās visas lietās rokas, man ir vismaz 50 cilvēki šobrīd, 50 gandrīz nacionālitātes, ļoti dažas tikai dublējās pa 2 latviešiem, teiksim, vai tur 2 lietuvieši man ir. Bet tās visas nacionālās nav svešas. Tie cilvēki man ir zināmi tieši caur šo te stiklu, kas ir mans savedis ar šiem dažādām tautām kopā. Bet tev pirms kara arī ar kolēģiem no Krievijas bija kontakts? Jā, es braucu arī uz simpāziju. Teiksim tā, es sākumā mēģināju, arī es saku, paklau, mēs Eiropā ejam ielās, mēs ejam ar dakšām vai vienalga sakam skaļi, mēs protestējam, to sauc par demokrātiju vispār, un neiet jūs, ko jūs klusējiet. Visvairāk man ir žēl par tiem cilvēkiem vai par tiem krievu cilvēkiem, kas ir ārpus un kuriem vispār nav riska, it kā. Kas dzīvo Eiropā, bet viņš klusiņā dzīvo. Rīgā dzīvo, gal galā. 5. kara gadā vēl joprojām mēs ļoti mēs nejūtam. Viņi pat gaida, kad viņš nāks atbrīvot no mums. Man jāsaka, man arī ir pašā darbnīcā cilvēki, kur gaida, kad viņus atbrīvos. Diemžēl, jā. Tā ir. Es zinu, pieņemot 20 gadus atpakaļ cilvēkus, es neprasīju viņu politisko nostāju. Kā tu to sadzīvo? Es aizmuku uz 3. stāvu. Es tāpēc neesmu 1. stāvā vairāk. Labi. Es mēģinu, nopietni man ir kaut kā jāizdzīvo. Es saprotu, ka es nevaru pēkšņi mainīt studiju vai teikt, man darba likums neļauj viņam pateikt, vai man nepatīk tā politiskā nostāja. Tā es nevaru izdarīt. Man personīgā Es esmu kliegusi skaļā balsī kā māksliniece vai vienalga brīva sieviete vai ne uz savu, kā darba devējs varētu teikt. Protams, viņš man arī iesūdzēt runā ar man latviešu valodā, bet viņš neprot runāt ar man latviešu valodā. Tas ir tik skumji, tas ir tik nenormāli. Jo es vispār dzīvoju tādā ilūzijā, jeb šo naivismā. Pat. Es reāli dzīvoju naivismā. Man likās, mēs tādi forši, jo mēs esam tā kā Latvija, kad procentuāli, tur teiksim 30% pret 70%. Tagad jau tas varbūt ir bišķi nomainījies vēl trakāk. Kad mēs sadzīvojam, mēs visi esam mērķēti uz materiālu, uz kaut kādu mērķi, kad lai klientam būtu forši, lai viņš būtu priecīgs par to darbu, ko mēs izdarām. Bet karš, viņš atver visas rētas, visas aizšūtās higienas vai tās kosmētiskās operācijas uzreiz, visas paiet maliņā un tu redzi, kas ir kas. Jā, tu man ar nošakā, es arī nesen vēl te uzzināju, ka, teikšu, kurā arī Rīgas mikrorajānā, tur diezgan daudz izrādās tādas. Tas ir nenormāli. 5. kara gadā vēl joprojām dzīvo. Nē, viņi, pie tam viņi vēl dzīvo tajā zonā. Viņiem ir pieejama visa
Un tas ir, es arī nesaprotu vienkārši, kāpēc mums ir trešās pasaules valsts valoda jākultivē kaut vai caur teātri, kaut vai caur tām ziņām. Nu, lai maksā, lai ir maksas ziņas pārtulkotas, bet kāpēc viņas ir tādā 50/50 formācijā? Starp citu arī ir radio aparāti. Kāpēc mums nav ķīniešu valoda, piemēram? Nu, kāpēc man vispār patīk krievu valoda. Nē, man nav nekas pret krievu valodu, neiet runa par valodu, ja? Katra otrā radiostacija Latvijā, Eiropas Savienībā ir krievu valodā. Un tas ir ok, man liekas? Nē, tas nav ok, galīgi, protams, ka tas nav ok. Protams, ka nav. Labi, tad man ir tāds jautājums, ja mēs par radiostacijām sākām runāt. Kādu mūziku tu bez Arvo Pārta vēl klausies? Nu, cik es saprotu, tu diezgan... Nē, es varu būt arī, es varu aiziet uz AC/DC koncertu un viņus nodiriģēt. Es varu piecelties, kā es reāli atceros, ka es viņus diriģēju. Man neviens pat neaizrādīja. Varbūt tas jautājums, ko tu māci, akadēmijas mācību laikā, kādu mūziku jūs klausījāt? Arvo Pērtu. Es klausījos. Es viņu iepazinu Arvo. Es tieši viņu tad arī iepazinu. Lai cik jocīgi, bet es viņu iepazinu 96. 7. gadā. Ja, kur Nirvana bija? Nirvanu es pat neatceros. Es drīzāk klausījos tad Smoke on the Water, visus šitos, es skaitā Jimi Hendriksus un nezinu. Es pat nevaru īsti pateikt, bet es ļoti daudz vienmēr esmu klausījusies klasisko mūziku, visāds Beethovenis jau no bērnības, jo man mājās bija plates, un tad, kad māja bija jātīra, tad uzlika Beethovenu 9. simfoniju vai Mahleru 5. kaut ko tādu. Jā, es starp citu atzīšos, ka es biju pie tevīm studijā, es izpētīju visu tavu diskogrāfiju, kas tev stāvēja. Jā, nu es tā, kā man jau māksliniekam mums ir tā, Es pat nezinu, vai tas viss, ko es klausos, bet cik tas izkos jau vairs klausās. Kas tev iedvesmo dzīvē? No daba. Tīri tu uzsūcies no dabas? Absolūti. Man vajag uzkāpt vienmēr kaut kur augstāk par 2000 kilometriem reāli. Kalni, jā? Jā, jo man vienmēr man patīk pārredzēt horizontu. Es jūtos ļoti labi. Kad tev ir vārds Anda un tu brauc uz Andu kalniem, es domāju, tas tā kā pasakā. Nē, tad kā 6. klasē bija ģeogrāfijas stundā, pastāstīja par tiem Andu kalniem, es zināju, man bija klikšķīts pilnīgi, protams, tad bija visi ceļi ciet, bet tagad, kad man tā iespēja parādījās, es uzreiz aizlīdzu uz Andu kalniem. Un tie kalni man vienmēr ir bijuši, kā es pirmo reizi uzliecu, vai tai pašā Fudzī. Es vien pati uzkāpu Fudzī, vai ne? Un tad, tā. Uz Alpiem ar to aizbrauc kā? Protams. Es ar suni braukāju uz Alpiem. Mēs ar suni kāpām Alpos. Mēs ar viņu pa ledājiem staigājām. Kur vīrs? Vīrs pa leju. Nē, es jau neesmu arī alpīnistis. Es saprotu vienkārši. Bet to sauc par trekingu, jā. Kad tu staigā, cik tu vari, un tu skaties, protams, līdz. Tad pirmajā dienā parasti es viena lecu, Albānijā es uzliecu uz 3,3 vien pati. Bet tā ir tā vieta, kur satiekās Melnkalna, Albānija un turpat trešā valsts vēl Serbija vai kas tur iepienāk klāt. Bet tev idejas nāk tieši kur tev? Tur arī nāk. Viņas verās vaļā. Nē, vēl par jūru. Spoda nāk, tev nāk kalnos, ja? Man arī nāk pie jūras, kad es nostaigāju. Pie ūdeņiem, ja? Jā, bet tāpēc, ka tu horizontu redzi, tāpēc, ka tev ir plašs lauks, tu redzi to, kad tu esi zemojiem griestiem, kad tu esi tādā kaistītē, tev nekas nenāk ārā. Tu strādā, tu esi stikla krāsnī nosacīt, un tu dragā to savu formiņu, lai viņi tur sanāk. Tas ir tas fokusiņš, bet ja tu prasi par iedvesmu, tad tas ir tieši tur, kur ir apvārsnes, kur ir horizonts redzams. Jā, bet attiecībā pret kalniem, pret to apjomu, tev nav nekad tāda vientulības sajūta? Nekad. Man, piemēram, kaut kāds ir tāds liels apjoms, es varbūt, drusciņ jūtos, varbūt vientuļš tāds. Nē, bet tur ir arī forši, ka tu samērojies, tu saproti, ka tu esi niecība. Pa lielam tu esi niecība, tu esi kā tāda skudriņa. Jā. Tu vari būt viens skudriņš kaut kur aizstaigājis, tev nomin un neviens ir nepīgs, bet tu vari arī kā skudriņa ar skudriņām kopā, bet saka pilīt pie pilītes veido okeānu, arī skudriņa pie skudriņas, paskaties, ko viņas uzbūvē, vai ne? Un tā kā katrai skudriņai ir nozīme, un tais kalnos, tā ir tā samēra.
tā proporcija, vai ne? Kad tu samērojies, saproti, ka visi tavi lēmumi un idejas, kad tev jāsaprot, kur tu ej, lai tu paliktu dzīvs, lai tu nebūtu nomaldījusies skudriņi, lai tu tomēr ej un būvē kopā ar līdzskaitniekiem kaut ko. Jā, man radās jautājums, ja tu nebūtu ar stīklu, ar mākslu saistīt, kas tu vēl gribētu būt? Pasniedzējs, jo tev teicu sākumā. Tas tev varbūt labi, tas tāds bērnu sapnis. Ko tu redzētu? Kas tu varētu? Dakteris varētu? Nē. Fū, ja? Nē, nav fū. Man patīk īstenībā filmas par dakteriem, lai cik jocīgi. Bet man reāli patīk filmas par dakteriem. Es nezinu, kas tur ir, uzķēties, bet skatīties tādas. Varbūt tas ir ar to psiholoģisku arī saistīts kaut kas, ka tu, Es kādreiz lasīju daudz Karnegiju un citus tādus psihologus, jo par cik mammai tā socioloģija, un tad viņai tur arī šo to palīdzēja, tad tur kaut kas, tajā. Man vienmēr ir interesējis cilvēku smadziņošana vai tā filozofiskā un psiholoģiskā tāda veida arī, tāds humanitārais darbs. Jā. Bet tev arī, piemēram, ir tuvas draugi, draudzenes, kam tu varbūt arī palīdzi savu tā intelektuālā bagāžu, un kam tu varbūt psiholoģiski palīdzi vai kaut kas tam, Es drīzāk teiktu, ka es nezinu, droši vien, ka nē. Bet tev ir draugi? Droši vien, kad viņi ir ļoti maz. Ja viņi ir ļoti maz. Man ir ļoti daudz paziņas, protams, jā. tādi. Bet, ja tas vārds draugs man ir ar lielo burtu. Kuram tu vari pazvanīt un tev uz sirds? Jebkurā laikā. Principā jau viss beigās noreducējas uz dzīves draugu, kas ir vīrs, jo pietiek ar vienu pa lielam. Tev nav jābūt 2 sirds draugiem. Un bērns. Sapcīt, man dēli ir ļoti, ļoti liels. Tādi, kuriem es varu jebkurā brīdī. Man ir tādas ļoti labas attiecības. Un tev draudzīgas attiecības? Ja? Ļoti draudzīgas attiecības. Tev 2 dēli? 2 dēli, jā, 30 un 20. 30. Pat viņiem 12 gadu starpība, tad jau vecākiem būs tūlīt, jā. Bet viņi nav ar mākslu saistīti, ja? Viņi ir un nav. Ja tevi atmetot, viņi ir izvēlētās profesijas. Nav tik vienkārši, jo vecākais dēls, viņš mācījās mākslas skolā līdz 15 gadiem, pēc tam viņš pateica no more art, mammy. Un viņš aizgāja uz fizikas matemātikas klasi ģimnāzijā un tagad ir programmētājs, kurš ir, paldies Dievam, patstāvīgs, bet tāpat laikā viņš ar to savu māksliniecisko aci pieskata ļoti daudz visas digitālās lietas, ko mēs darām. Piemēram, manu personīgo mājaslapu. Viņš tev uztur visas tās digitālās jā. Arī dizaina lietas. Un jaunākais dēls tieši pretēji, viņš tagad ir aizgājis uz to mākslu, uz dizaina grafiku. Un tad viņš ir arī, viņi, protams, arī nāk ik pa laikam uz studiju. Kaut ko palīdz. Bet viņus nespied? Es nekādā gadījumā. Nē, es viņus galīgi nespiežu, jo šitā nevar rīkoties. Tā nedrīkst. Viņam jābūt pašam savam ceļam. Ja viņš gribēs, tad viņš būs. Ja viņš negribēs, viņš ir brīvs iet savu ceļu, protams. Tad man gribētos ļoti dzirdēt tavu viedokli. Mūsu mākslas pasaulē tiek nodalīta amatniecība un māksla. Tas, man liekas, tas ir nenormāli. Es varu pateikt uzreiz, tas ir nenormāli. Nevar būt tā, ka nodala. Tāpēc, kad man gribas pat teikt, ka amatniecība ir augstākā mākslas izpausme. Pat tik tā, ka amatniecība ir augstāka nekā māksla. Pat vienā brīdī. Bez amatniecības tu nevari uztaisīt mākslu. Ja tu neproti uzjaukt tās krāsiņas, tā ir amatniecība. Tu nevari uztaisīt savu bildi. Ja tu nevari kā komponists, ja tu neproti nospēlēt, tu nevari sakomponēt. Ja tu neproti, tas ir mērkaķa darbība. Blā, blā. Tas ir mans viedoklis, es tev izsaku. Un tas ir mana pilnīga pārliecība. Un par to es nevaru runāt vienlaicīgi. Bet tā ir mana totāla, absolūta pārliecība, ka tas apgriež pasauli kājām gaisā, mākslas pasauli, pilnīgi nepareizā veidolā. Tu nevari būt labs dziedātājs, moderns dziedātājs, ja tu nemā klasisko. Picasso arī, viņš pa priekš bija klasiskais glaznotājs, pēc tam viņš aizgāja tai savā. Un tā arī jābūt. Tā ir pamatlieta. Tev jāiemācās alfabēts, tev jāiemācās dejas soļi, un tad tu vari taisīt moderno deju un vispārējo. Nedod Dievs, ka sākās filozofēšana pa priekšu, un tad tu aizēji, un tas ir tik nožēlojami, ka tu aizēji uz kādu vietu, kur tu lūdzies caur papīrīti, kur tu knapi zīmē proti, uztaisi man darbu. Un tas ir tas trakākais, kad beigās tu vēl uzraksti, es esmu autors, un aizmirsti pieminēt to cilvēku, kas tur varbūt ielika savus 20 mūža gadus, lai uztaisītu to tavu darbu, to tavu papīrīti.
Te es esmu ļoti strikta. Kā tev ir attieksme pret to, ka, kā stikla mākslinieki, ir stikla pūtēji, Jā. Un atbrauc, students vai mākslinieks ar savu to skicīti, tāda pati. 2 minūšu. Tāda pati attieksme. Viņš tagad to darbu noliek, un tas ir mans... Es uzskatu, ka viņš nav nekāds stikla mākslinieks. Viņš var tikai paskatīties, kā stikla pūtējs strādā profesionāli, redzot tavu skici, bet tu nedrīksti parakstīties kā autors tam visam. Tev vismaz ir jābūt tik daudz, ka tu pieliec to autoru arī tam stikla pūtējiem klāt. Tas ir absurds, tas ir nepareizi, un tas ir, es nezinu, no kurienes tas ir nācis. Bet patiesībā ir tā, ka, ja mēs runājam par to stiklnieku, tad stikla ir jānodrošina arī šeit. Tā iespēja vai pirkt Līvānos, vai pirkt pie jūra, vai kaut kur vienalga, kur braukt, vai man arī ir tā mobilā studija, varbūt, ka pie manis. Lai tas students kaut vai nedēļu, 2 gadā, lai viņš pats pieskarās, lai viņš paņem to pīpi, lai viņš apdedzinās, lai viņš izpūš pirmo. Ko es lienu pie katras karstās stikla krāsas, tā pašā Krosno muzejā? Labi, es būtu 20 gadus atpakaļ. Pēdējo reizi es biju spēju uzpūst samērā normālas lietas vēl. Tajā laikā, tāpēc, ka bija tās skolas, pusgadu tomēr. Bet to praksi, ka tu keep turning, un keep turning jau ir tā kā dzīvē. Ja tu neturpini keep turning, tas ir tāds labs moto īstenībā. Tas tā kā divritenis, visu laiku min. Tad tu arī noturies. Bet ja tu to nedari, tad tu tāds atvaino tirliņš pa lielu. Nav. Tās spriedzes, tā novilk, tā stīga jau nav. Un tam studentam ir jāsaprot, kas ir karsts stikls. Es piekrītu, ka viņam nav jābūt Venēcijas stikla meistarības līmenī. Protams, nē, tur ir jau tas jau ir tas stikla pūtēja meistars, kur tev viņš ir vajadzīgs, bet sapratne, kā pielikt kājiņu, kā pielikt šito, tad vismaz veidojiet formas, un tad lūdziet tam stikla pūtējiem tur iepūst. Tādā veidā, tad tas ir tā forma, tad ir tas tavs darbs, bet ja brīvā pūšanā aiziet, tad es saku, ka tas nav īsti tavs darbs. Te es esmu baigi striktā. Man pilnīgi tāpat. Kādreiz arī liekas, kad es redzu, kad ir tas izpūstais no kaut kādas tādas skicītes. Un tad tu esi tā kā pāvs pilnīgi, Un Amerikā, tāpēc Sietlā, tur jau es no turienes arī to guvu, jo Austrum Eiropā jau toreiz bija tieši tā, aizbrauc uz simpoziju, arī toreiz mēs vispār braucām jau gan arī tad uz to Ukrainu. Un aizbrauc, un tad tur ir tie meistari fabrikā, un tu kā mākslinieks no vienas puses it kā atnes viņiem kaut ko jaunu, kad viņi dara kaut ko neierastu, viņus māci, bet, protams, ka tev jābūt tai simbiozei tomēr ar to meistaru, tev jāsaprot, ko tu viņam saki, tu nevari būt tāds, atnākt un visu, un tad ir tās 2 skolas, un ir bijušas divās konferencēs bijusi, kad tāda reāla kašķi notiekās, vai ne, ka tomēr ir tā skola, ka tev jābūt ir pašam. Amerikā tur vēl trakāk, tur jāprot arī metināt pašam, un visu jebko, ko tu dari savam darbam, tev principā ir jādara pašam. Un ja tu ej pie kāda, tad tev jāprot viņam vismaz pastāstīt, pateikt. Bet Eiropā ir mazliet savādāk, te ir tas dizaina process, un tas atkal es strādāju daudz ar Britiem tagad. Jā. Un viņi izdomā tos savus šitādus dizainus, man roka tagad ir pie otras auss, Un tagad tev kā stikla meistaram ir jāizdomā, kā to panākt. Un es viņiem saku, ka šito nevar, ka tur būs novirza, 5 mm turien vai uz turien. Un viņš saka, no, you have to do as I was drawing. Tas nav conversations, Tad mēs šitā nevaram strādāt kopā. Tā ir savukārt tāda Eiropas skola, ka to dizainu, un beigās viņu nevar reāli dabūt kopā ar... Man uzreiz dzimtas jautājums, es piedalījusies daudzās starptautiskās izstādēs gan Latvijā, Latvijas izstādēs un starptautiski. Tu redz atšķirību skatītājiem, kā tur uztver tavu stikla mākslu, kā Latvijā, vai tu neesi tā iedzinājusies? Tu atšķirības, mentalitātes un... Zin kā, Latvijā es piedalos izstādēs aiz mīlestības pret Latviju, bet tāda baigā vajadzīja piedalīties Latvijas. Man aicina. Es nekad nepiesakos. Ja man aicina, tad es, Bet tu atšķirību, tu esi tā kā sajūta, vai vispār ir tāda atšķirības? Rietuma Eiropas skatītājs varbūt vairāk to novērtē, vai otrādāk, vai viņi tur vairāk ir tā kā... prasīgāki pret to mākslas kvalitāti, vai tavs viedoklis? Viens ir, redz, tās izstādes, pirmkārt, dalās 2 daļās. Viens ir
ka tu esi grupu izstādē, un viens ir, ka tu esi solo izstādē. Nu, jā. Un grupu izstādē pēdējo reizi, es te biju tā pašā Troā, Parīzē, caur konkursiem, vai kur es daudz, man 7 reizes esmu Japānā, caur konkursiem bijusi, piedalījusies. Un tur es jūtu, ka viņi reāli novērtē to, ko tu esi izdarījis. Pirmkārt, tu esi izgājis tādam milzīgam konkursam, vismaz 50 uz 1, ja ne vairāk, kas, uzreiz tev tā kā liekas, ok, viņi tur kaut ko saredz vairāk. Šeit varbūt paslīties karām, un kad kas tu tur? Jā. Smuki. Te jūt drīzāk tādu savstarpēju latvisko to kaut kā tādu, es arī varu, vai, ko tur, vai kaut kā tāda berzēšanos, tāda vai skaudības pieskaņa, es nezinu, kaut ko tādu. Un tajā Troā arī Parīzē man bija izstādīta, viņi bija paši izvēlējušies konkursu kārtībā pa vienam zirgam no katras tās sērijas, kas melnais, baltais, zilais, un principā visus 3 arī nopirka. Jā. Un tas jau ir, kad skatītājs balso ar savu maciņu. Man Latvijā nav neviens darbs nopirkts no skatītāja. Ir muzeji pirkuši, bet skatītājs kā tāds. Varbūt arī te nav tā skola, kad es arī esmu ar tēlniekiem runājis, kad arī tēlniecības darbs principā nepērk mājās. Gandrīz nemaz. Šeit tikai glezniecība, jo pie sienām ir ierasta lieta, un tad galerijas tad atved to gleznu, tad šito mēs nopērkam, bet tāda lieta kā. Un tad tāpēc arī tā stikla māksla mazliet utilizējas, kad tu viņu sāc veidot kā skulptūru, bet pielietojam kā gaismas ķermeni vai kā kaut ko tu vari arī, tas skatītājs šeit, tas ir Mākslas akadēmijas nenopelns, es domāju, ka tā lietšķā, saucamā lietšķā, es viņu sen vairs nesaucu par lietšķo mākslu, jo es uzskatu, ka stikls ir viens no tēlniecības materiāliem, tāpat kā jebkurš cits, kā metāls, kā tekstils. To ir noteikusi tā kaut kāda, kad nezinu kāpēc, bet glezniecība ir pārvaldībā vai tāda augstākā. Un tas materiālais, kur nāk materiāls klāt, kad tomēr mums ir jāsaprot tās receptītes un visādas citādas smalkas lietas, tad tas ir tā kā zemākas kastes. To jūt cauri. Tas nav nekur reglamentēts, bet to jūt cauri. Tas kaut vai ir redzams, kad mākslas zinātnieki. Nav mākslas zinātnieki jaunie kuratori, kuriem interesētu taisīt, mākslas vēsturi par stikla moderno mākslu, piemēram, Latvijā pēdējos 50 gadu laikā. Pieņemsim. Viņu nav. Akadēmija ir lekcijas vispār ļoti minimāli. Arhitektiem tieši tas pats viņam par stiklu. Un, kad pie manis nāk, man vienreiz saplēs darba mākslinieku savienībā, un tad pie mums bija eksperts. Kāds eksperts? Ko tu man stāstīji? Un tad arī stikla tajā arhitektūras fakultātē par stiklu pieskarās ļoti maz, kā tāda selektīvā veidā, tā vispārināti. Jā. Tā man rodās, kurš no taviem darbiem, tev ir šķiet bijis vislielākais, vissvarīgākais tādā mākslas griezumā, vai tas vēl tikai priekšā, vai jau tas ir noticis, vai kā tu jūti to, vai tu tā nevari to? Vai tas radošā ceļa punkts varbūt jau ir bijis visaugstākais, vai būs tikai priekšā, vai tu tā par to vispār tā kā neaizdomāji? Es tā kā nedomāju, kad es stāju, tad es stāju, un kad es stāju, tad es ielieku visu 100%, un ja es neielieku 100%, tad tur ir tāds, varbūt salona darbiņš, vai ne? Jā, bet tāds, kaut kāds tas konktapa izstāde, kas bija, dizaina muzejā. Tagad, kas bija tas bija tāds, jo, man bija, protams, jāsafokusējas, jāsavācas un jāsaprot, kāpēc es vispār izstādos tādā izstādē un ko es gribu pateikt skatītājiem, jo es, protams, cienu cilvēku, kas ir atnācis tērēt savu laiku un skatās šo izstādi, un vai viņš aiziet ar gandarījumu sajūtu, un kas man bija lielākais pārsteigums, kad arī bērniem patika, viņi uztvēra. Es pēc tam Gulbens mākslas skolai veltīju un bijusi pie viņiem uz lekcijām, pat bērni, kas ir no kaut kādas 7 gadu vecuma, viņiem patikās tā izstāde. Viņa bija smaga īstenībā.
tāda. Es nezinu, kāpēc arī strādāju kā pedagogs ar bērniem. Bērniem vispār stikls liekas ļoti interesants materiāls. Varbūt tāpēc, ka viņš ir maģisks. Viņš ir maģisks. Viņā ir kaut kas tāds. Viņš arī transformējās. Ja tu viņu sāc kaust, tur ir kaut kas tāds, kas ir tāds wow efekts, ko nevar. Un redz, viņā arī, viņā ir ieslēgta, labi, te ir viņa iekšā, bet tā patiesībā tas ir pilns, tā ir ieslēgtā gaisma. Tu strādā ar gaisu. Viņš arī reflektē visu. Jā, un tu vari visu kaut ko tur darīt. Jā. Tur arī ļoti daudz var fotografēt. Viņš ir fascinējošs materiāls, viņš ir ievelkojuši sevī. Man tā liekas, tāpēc jau mēs mīlam to materiālu, tāpēc mēs esam slimi. Tāpēc mums plūst pa tā mūsu dzīslām. Bet viennozīmīgi es vēl par tiem, bet man nāk prātā arī pagājušā gada slāņu izstāde, un kamēr visi pārējie tur nodarbojās ar sarunām un kontaktēšanos viens ar otru, es visu laiku biju pie savu darbu, jo pie manis nemitīgi nāca cilvēki un runāju, un es pamanīju ar kreiso acu kaktiņu, kad ir viens personāžs, kurš nepārtraukti tur stāv, un viņš stāvēja vismaz stundu. Un tad vēlāk es veltīju viņam laiku, tas bija Japānas vēstnieks, un viņš tiešām to darbu lūkoja no ilgstoši. Un tas man likās tāds ārkārtīgi liels pagodinājums, kad viņš redz tajā ļoti daudz dimensijas. Tas bija tas lielais Ukraiņu mugurkauls, kas tur pie 3 metru garumā, kur tas lielākais no tēliem, ko es taisīju šobrīd, ar tiem mugurkauliem. Šobrīd arī tieši notiek, tu aplūkoji Japānas dizainu? Jā, protams, jā. Tās ļoti smalkas lietas, ļoti smalkas. Man liekas, tā Japānas kultūra, kā vairāk. Man viņi ļoti ievelk arī, ļoti. Ka viņi vairāk novērtē. Jo tas smalkums, un tāpēc es arī vairs neklausījos vispār, ko man saka te ne pedagogi bijušie, ne esošie, nekas. Es tieši gāju uz tām konkursu izstādēm, un ja viņi ņēma, tad es sapratu, ka es eju to pareizo ceļu. Kas tev ir vissarežģītākais brīdis mākslas darba radīšanas procesā? Kā tu uzskati? Kurš tev ir tas? Ja tev nav vispār tādi sarežģīti brīži. Tev viss nāk tā viegli un gaisa. Kā mēs sākam skaļi smieties. Redzi, tur nav tie brīži, tur ir tie procesi, tur ir ir dažādi posmi. Tas pirmais ir dzimšanas posms, tā ideja. Un tas iespējams, tas ir viens no tādiem svarīgi, patiesībā tas ir vissvarīgākais. Kā dzimst tā ideja, kāpēc es viņu gribu taisīt. Un tā ir tādā intuitīvā vairāk sajūta. Ja? Tas nav tā, ka tu tur skicē bezgalīgi, un tad tu tur aizskicējies. Tas jau ir nākamais posms, ko tu aiztaisi. Un tad vēl ir viens tāds starposms, piemēram, stājā vakar pavadīja, kas arī nav gluži vienkāršs, bet viņš jau noteikti ir vieglāks nekā tas idejas dzimšanas, piedzimšanas posms. Bet, kad tu fiziski esi patiešām tajā krāsnī, tu esi gāzmas, kā tu esi visos tajos putekļos, tajā formā iekšā, un tev tas viss ir jāizdzīvo, un tad gan es uzlieku reizēm visādas arī meditatīvās un šitās te sieviešu šamaņu visādas mūzikas, lai es izietu tām stundām cauri, kad tu tā kā skafandrā principā strādāju. Es Covidā esot skafandru vilkus un strādāju krāsnīs, lai varētu darbus uztaisīt. Pirmais darbs, ko es aizvedu uz Japānu, starp citu, bija taisīts ar gripu, 3,8 grādi. Es aizmuku, vecāki aizbraucu uz darbu. Es aizmuku no vecākiem, kamēr viņi bija darbā. Es atskrēju uz akadēmiju, uztaisīju formu, saliku krāsnī un aizbraucu atpakaļ uz mājām. Viņi nezināja, ka es esmu bijusi projām. Tas tā, ka sievietes vispār, tā. Normāli nav. Jā. Tad man tāds jautājums, tu esi ticīgs cilvēks? Tu tici, Reliģiozi noteikti nē. Vairāk nē. Bet kam tu tici vairāk kaut kādam? Es ticu tur NLO, matricām, tam līdzīgām lietām. Tā primitīvi izsakoties. Tad. Nē, man gribētos ticēt humānismam, laipnībai. Gribētos, bet vai tu tici? Nē, es ticu, ja mēs visi, iedomājamies vienkārši pasapņojot situācijā, ka mēs visi esam laipni viens pret otru, mums nebūtu vairs vaļas kaut vienam otru. Vienkārši tāda elementāra lieta. Būt laipnam. Jo vārds humāns varbūt ir svešs, ko tas ietver sevī, bet vienkārši esi laipns ikdienā. Nekauj. Tie paši 10 baušļi. Jā, es esmu izgājusi savu reliģisko periodu starp, 15 gadiem un
25 gadiem. Kā tev bija tāds? Man bija tāds periods, es esmu kristīta, es esmu iesvētīta, es esmu izgājusi. Bet visi tie mācītāji, ko es kādreiz dzirdēju un klausījos, viņi visi trīs ir bijuši tādi, sludinātāji, ko es vienā vai otrā laika posmā esmu sadzirdējis, vai varējis ar viņiem kontaktēties, viņi neviens vairs nekalpo baznīcā. Šobrīd reāli. Sakratība? Domāju, ka nē. Droši vien, ka beigās es esmu projām, jo man liekas, ka reliģija ir viena no formām, kas mēģina cilvēku ierobežot beigās. Es esmu pienākusi pie tāda, jā, diemžēl, un arī izsūkt tā pašā veidā, kā var izsūt to parasto cilvēku, tāpat arī reliģija iedarbojas šobrīd uz organizēšanu un izsaukšanu. Es viņai neticu nekādā veidā, kur vēl skatoties šos reliģiozos karus briesmīgos. Kā var būt brālis kaut brāli? Johaidīgi, kas tas vispār ir? Musulmans jau ir kristietis pa lielam. Viņš taču ir izaugs no kristietības. Ka Krievijas tajos propagandas kaut kādos tajos. Arī pareizticīgais un luterāns. Kas tas ir? Ko viņi kaujās savstarp? Viņš nāk no viena. Krievijas tas, es nezinu, kā viņi tur sauc to, kas tur, pops, kad tos artilērijas ieročus tur iesvēja. Tas taču nav normāli. Tas ir vispār pret jebkādu to kristīgo. Jā, manā izpratnē tas ir pavisam kaut kas cits. Jo tā ir tā, kā tu uztver pasauli. Paskaties uz dabu. Viņi, protams, arī kaujās dabā, bet tas ir dēļ tāpēc, bet viņam ir tikai tik daudz, lai dabūtu to savu iztikas produktu, lai viņš varētu izdzīvot tālāk. Labi, es atkal ieeju savā naivismā un tādā pārāk rozās debesīs, bet man liekas, kad nav pārāk nevar būt viens cilvēks pārāks par otru cilvēku. Mēs ar tevīm tā domājam. Es tā gribētu domāt. Tā ir tā mana reliģija. Es arī dzīvoju ar tādu domu. Tieši tā, ka tu esi vienāds ar visu realitāti savādāk. To es piedzīvoju arī bērnībā, jo patiesībā par to, kad mēs runājam par to slāvu cilvēku un tā, tad es piedzīvoju bērnībā bija ļoti daudz slimnīcās. Ļoti daudz, kad 10 gadus pēc kārtas bija katru gadu. Un es biju dzelzceļnieks slimnīcā un vienīgā latvieta savā palātā, un tad es iemācījos cīnīties. Un es prasīju, jau tad es sapratu, es prasīju vecākiem, kāpēc tas ir tā. Teicu, tur ir imperiālisms. Tad es iemācījos vārdu imperiālisms. 8 gadu vecumā es zināju, kas tas tāds ir. Un tad es to visu atstāju sev aiz muguras. Un tāpēc es biju tik lepna un tā, manā studijā tur viss notiek tā kā draudzīgi un viss notiek tā kā tas ir. Bet īstenībā tā bija tāda acu aizmēlēšana. Jā, pēdējā laikā Latvijā, ne tikai Latvijā, Eiropas tajā visā telpā ir tas, nezinu, tāds, man viņš ne īpaši patīk, tas feminismu tāds kults. Man arī viņš ne īpaši patīk. Es tev varu piedot, ka es tev, bet tu jau pateici savu viedokli. Pavēlkās un tur gājienu vardarbību, man kā vīrietim liekas, bet tad vajadzētu tūlīt vardarbību pret vīrieti, tad opozīti taisīt. Jā, bet man tas jautājums rodās, ko tu par to visu domā? Tu arī tāds stiprs sieviete, tevi iekšā ir arī tas kaut kāds, ja tu tā kā mēģini no tā visa distancēties vai tā kā oponēt. Nē, es galīgi sev nejūtu kā feministi, neskatoties to, kad es vādu vai kad man ir ļoti daudz visādi stipri darbi vai tā, es sev galīgi nejūtu kā feministi. Man ļoti patīk būt aprūpēt. Man ļoti patīk, ka man kāds iedod roku, kad par mani parūpēs, kad restorānā samaksā par mani. Man tiešām, tas paceļ spārnos. Ir forši, kad vīrietis ir plecs, jo ne jau vēl vīrietis ir uztaisīts lielāks figūrā, stiprāks figūrā. Viņam ir savi, viņš aizstāv ģimeni, viņam ir jāprot aizstāvēt ģimeni. Bet tāpat laikā viņam jābūt tādam mīļam. Jā, bet tas jau tur jau ir tas kaivs, kad viņš ir abi kopā. Kad viņš ir gan tas stiprais, varenais un arī maigais vienlaicīgi. Tas taču ir forši. Tas tāpat kā stiklam. Viņš ir visspēcīgākais un arī trausls vienlaicīgi. Ir vīrieši arī ir trausls, tas protams. Tā man tāds iespauduma jautājums. Tev stikls šķiet vīrišķais vai sievišķais? Ja tu tā nevari. Es par šitā, es neesmu tādā dimensijā domājis. Es teikšu, Nē, tur man ir drīzāk, šitais man nedarēs. Nē. Humāns ir humāns, divkājainais ir divkājainais, pupistais ir pupistais, bet stikls ir kaut kas cits pavisam, tas ir materiāls. Viņš man bišķiņ tā kā tomēr ar to mistiku saistās un ar to kaut kādu
burvību pat, bet es viņu nevaru, lai arī es ar viņu varbūt uzvedos reizēm kā ar otru vīru vai trešo vīru, vai ne, bet nē. Jā, bet redziet, arī ir svarīgi, kā mācas, mēs kā sievietes uzvedamies ar saviem bērniem, un kāpēc tad ir pēkšņi tā feminisma kustība. Es domāju, ka viņi ir arī no tā, kad mēs nepareizi kaut ko daram ar tiem dēliem. Ka neļaujam viņam justies brīvam, stipram, izvēlēties savu profesiju, tu man jautāji pirms tam, vai ne? Tur ļoti daudz šīs lietas, tas vienmēr ir appusēji, tas nav tikai vienpusēji. Protams, ja mēs skatāmies tur Afganistānu, vai es biju tur Stiklasē, tā lielā konferencē, un tur bija vīrietis no Palestīnas, man liekas, un tad viņi bija brīvi, tur tiešām sievietes staigāja peltkostīmos, un tagad viņām visām jāstaigā ar tai paranžā, un tas, kad neļāva ar sievietēm izglītoties, pret to gan es esmu, bet to es nesāku par feminismu tādā izpausmē. Sieviete ir tikpat brīvs cilvēks kā vīrietis. Viņai jābūt ir tikpat brīvai izvēlēties gan partneri, gan izglītību, gan to, ko viņa dara, dzemdē vai vispār. Tādā ziņā vienlīdzība, bet tas nav feminisms, tas ir humānisms. Labi, Anda, mēs jau te esam. Vajag apcērušies. Es uzkodīšu kaut ko. Nābolīt var piekost svaigu. Pinot grigio. Pinot ir labs, viens no labākajiem. Kā, jā? Man trāpīja, laikam, tad trāpīja. Man reizēm ar Šardonē man ir tādas aizdomīgas attiecības, kad man vienmēr viņš garšo. Un poči, ka tu izvēlēji šito. Labi, Anda, liels paldies. Tu vēl nebeidzi, piedod. Uz manu aicinājumu uz interviju. Paldies. Stunda 20. Stunda 20 rekords. Parasti kaut kāda 50 stundas. Jā, piedod. Jā. Tad dabūs graizīt tagad daudz. Nē, es nekad negraizu. Kā iet un viss. Jā. Mums vēl jāuztais. Un kur tu viņu liec? Man raidieraksts 31. kabinets, un tas būs ar tavu atļauju. Protams, es viņu publicēšu. Jā. Tad es tev nosūtīšu. Labi, liels paldies. Paldies. Čau. Raidieraksts 31. kabinets.